Nākamreiz, kad būs Rīga Brain smadziņu treniņu centrā, paņem uzgaidāmā telpā viesu grāmatu. Mums ir vecā un jau ir, jaunāka, jo šo te daudzo gadu laikā, kad pirmais ieraksts mums ir oficiāli 2012. gadā. Un jūs varat pašķirstīt un redzēt, cik daudz te pateicības vārdi un ko tik cilvēki nav novērojuši. Arī bērni, protams, tur ķēpājuši pa vidu. Un, jo liela daļa arī no klientiem ir arī bērni. Tie gan ir pazīstamas cilvēks, jūs atradīsiet un daudz. Un arī šits jau ir viss, viņš te bija pārstāv jau. Pareizi, mums bija ugunsgrēks, un viņa ir atjaunota mazliet. Viņa bija nokvēpusi melna, viņa ir iztīrīta un tāda. Jā, viss kaut kas šajā gadu laikā. Tad 18 gadi. Un šis ir mazliet jaunāks variants. Un te var teikt, palasīt. Es te uzzīmējusi ir un reku te ir. Paldies, šodien ieliku sev 10. Tas ir mūsu kopējs nopelns, ar Santa mums tāda ir. Un, jā, kāpēc atcerējos par to grāmatu? Tāpēc, ka arī te ir vienmēr stāv Rīga Brain, šī tā viņa jātur, laikam. Rīga Brain pildspalva, kur var rakstīt. Un reku, Andrejs mums arī vakar tieši uzrakstīja. Paldies, Pēter, un visai komandai par sniegto iespēju izvērtēt savu dzīvi un to, kas mani motivē vai dod attiecīgo grūdienu attiecīgajās dzīves situācijās. Par būt novērtētāju un savas dzīves saimnieku, kad pirms tam viss likās haotisks un neskaidrs. Ir progress. Andrej, man prieks par tevi un paldies tev, ka tu atstāji šos vārdus un šajā te arī iespēju dot citiem izlasīt. Un man liekas, te bija viens šāds te. Esmu zāles pīpētājs ar 27 gadu stāžu. Pīpēju ik rītu līdz pat vakaram. Principā visu dienu viņš pīpē. Esmu mēģinājis nomest reizes 10 līdz 20. Un pēc 3 Rīga Brain seansiem manas smadzenes šita ir atradušas aizvietotājiem manam dopamīna devai. Jau otro dienu pēc kārtas kāsīšu vietā vēlos pieslēgties pie vadiņiem, kas ir šokējuši pat pašam priekš sevis. Būt skaidrā, vēl jo vairāk tik skaidrā es sev pat nepazīstu. Un šis smadziņu treniņš man liek iepazīt sevi veselīgāk, bez atkarībām. Tādu, kādu laikam māte daba arī radījusi. Un unikāla pieredze, paldies Pēterim un viņa komandai. Nepīpē, un tad jau viņš pēc kādu laiku atnāca atkal, nepīpē jau mēnesi. Unikāli, paldies. Un tad daži sāk tur, atsakot, paskaties un pašķirsti šo te viņš stāv uzgaidāmā telpā, un tur, kur žurnāli ir. Un tas tur pat tās blakus augšā. Tagad tiekamies Rīga Brain seansos.